Svaigi pavasara viens no aktuālākajiem notikumiem lauksaimniekiem ir izstāde Pavasars 2014. Akcijas sabiedrības sadales tīkls izstādes Pavasars 2014 ietvaros lauksaimniecības, mežkopības un citu nozaru pārstāvjiem atgādina par elektrodrošības prasību ievērošanas nozīmi ikdienā, īpaši strādājot ar lauksaimniecības un mežizstrādes tehniku elektroapgādes infrastruktūras tūmā. Tas, ko mēs esam novērojuši, ka, diemžēl, pēdējā laikā ir pieaudzis tādu notikumu skaits, kad strādājot gan laukā, gan mežā, notiek bojājumi pie mūsu līnijām. Un, ļoti dažādi tie iemesli ir. Un tas, jebkurš tāds bojājums ir paaugstināts risks gan tehnikai, gan pirmkārt jau pašiem cilvēkiem, kas strādā šo tehniku. Un tās biežākās kļūdas, par ko arī šeit mēs mēģinām stāstīt un rādīt, ar piemēriem ir, ka nepamanām mēs šo lietu. Ja? Notiek par šādai saskarsmē tehnika ar mūsu līniju. Izveidojas elektriskais loks, sāk tehnika degt. Un, ja tajā brīdī ir tehnikā, protams, cilvēks, kurš mēģinot kāpt ārā vai pienāk klāt pie šīs negadījuma vietas pieskarās šai tehnikai, automātiski dabū arī strāvas triecienu. Ja. Tātad šī visa rezultātā mazākās sekas ir tas, ka tiek sabojāta tehnika, iespējams pilnībā pat iznīcināta, bet vislielākā skāde un sāpe ir par to, ka cieši arī cilvēki. Un, diemžēl, kā rāda statistika, arī katru gadu kāds ir gājis bojā. Ja tomēr negadījums ir noticis, tad numur viens ir, ja ir iespējams, mēs, braucot ar tehniku, ir aizķerta šī līnija, to pamanām, mēģināt varbūt mierīgi izbraukt ārā no šīs bīstamās joslas. Ja tomēr tas nav iespējams, piemēram, vats jau ir sarauts vai aizķēries, un kad nav vairs īsti varianti, kā tikt ārā, ir iespēja pamest šo tehniku, bet ir jāievēro vairākas tādas stingri nosacījumi, kā tas ir jādara. Lai veicinātu informētību un izpratni par elektrodrošības prasību ievērošanu, akcijas sabiedrības sadales tīkls ir izveidojis pārskatām video pamācību, kā pareizi rīkoties un droši strādāt elektrolīniju tūmā. Video materiāls jebkuram interesentam ir pieejams uzņēmuma YouTube kontā vai sadales tīklu interneta vietnē sadalestīkls.lv.